Vai mani? Lai tikai kāds dievs un atkal jau viltības cilpās neiepin mani. Šeit padomu dodams man nokāp no plosta. Bet es tam negribu klausīt, jo redzu pat laban, ka zeme nav vēl tik tuvu pie manis, kur itin kā būšot mans glābiņš. Taču es darīšu tā, kā būtu man bijis vislabāk. Kamēr vēl turēsies baļķi ar šķerškokiem sasieti kopā, tikmēr es palikšu šeit un cietīšu uzveltās mokas. Bet, ja nu plostu visbeidzot man sagrāvtās bangas un viļņi, metīšos peldus, jo līdzekļi citu es nevaru atrast. Kamēr tā domāja viņš, to apsvērdams prātā un sirdī, zemdimdis Poseidons pēkšņi tam sūtīja varenu vilni. Drausmīgu, smagu un augstu, kas pārvēlās pāri galvu. Itin kā brāzmainais vējš, kas uzbrucis pelavu gubai. Izkaisa pelavas sausās pa zemi uz dažādām pusēm. Gluži tā dievs tam kliedēja baļķus, bet Odisejs tūdaļ satvēra vienu no tiem un jātniski sēdās tam virsū. Novilka drēbes pēc tam, ko dāvāja Kalipso dīvā. Satvēra brīnišķo autu un sēja to tūdaļ ap krūtīm. Iegāzās bangās uz galvas un peldēja, izstiepis rokas. Varenais zemdimdis tūdaļ to redzēja peldam pa viļņiem. Kratīdams ignumā galvu, viņš sirdītā sacīja savai. Tagad nu klīsti pa jūru, daudz dažādas neveiksmes ciestams, kamēr tev izdosies nākt pie Zevtēva mīļotās tautas.